Sveiki! Es esmu Andrejs, jūsu gids daudzveidīgajā, bet tik ļoti interesantajā dārza pasaulē. Un šoreiz es jums pastāstīšu par dārznītes aprīļa mēneša augu – vilkābeli. Vilkābele, pateicoties saviem krāšņajiem ziediem, ērkšķiem un straujai augšanai, ir ideāls dzīvžoga augs. Tās ir vidēji ātraudzīgas un labi pakļaujas veidošanai dzīvžogos. Aug daudz ātrāk par tradicionālo tūju dzīvžogu. Vilkābeli var stādīt arī soliteros, kā dekoratīvu elementu kādam dārza nostūrim. Tāds kā visiem zināmo Paula Scarlett un citas dekoratīvās vilkāpeļu šķirnes. Vilkābeles pārsvarā zied maijā un jūnijā, atkarībā no šķirnes, un, protams, cik vēls ir bijis pavasaris. Augstums katrai vilkābeles šķirnei var nedaudz atšķirties. Tās var sasniegt 2,5 līdz pat 7 metru augstumu. Ziedu krāsas arī ir dažādas, no baltas līdz sarkanai. Vilkābeles augļus ļoti plaši izmanto dažādu ārstniecības ekstraktu pagatavošanā, bet ziedu tinktūrās. Viena no populārākajām šķirnēm dzīvžogu veidošanā ir pamīkstā vilkābele, jo tā ļoti labi pakļaujas veidošanai. Tomēr jāpiezīmē, ka apgriezt dzīvžogs daudz sliktāk ziedēs. Ja esat izvēlējušies stādīt vilkābeles, tad daudz rūpi šis augs jums nesagādās, bet, protams, ir pāris lietas, kas ir jāņem vērā. Vilkābele labāk aug drenētās, skaļķainās, vidēji mitrās, vājas kābās līdz neitrālās vidēji bagātās dārza augsnēs. Ieteicams to stādīt saulainā vietā, tad arī tā bagātāk ziedēs. Stādot dzīvžogu stādīšanas attālumus parasti izvēlas atkarībā no šķirnes un cik blīvu to dzīvžogu vēlas, un parasti tas varēja no pusmetra līdz metram. Vai augs aug atsevišķi vai dzīvžogā, papildmēslošana tam nāks tikai par labu. Papildmēslošana veids laikā no aprīļa beigām līdz jūlija vidum. Vilkābeles mēdz arī slimot. Bīstamākā ir bakteriāla mizas iedega, bet tai vairāk pakļauta vienirbuļu vilkābele, kas stādaudzētavās praktiski nav atrodama. Reizēm vilkābeles slimo arī ar miltras vai kraupi. Liekas, būšu izstāstījis jums visu būtiskāko par šo krāšņo un praktisko augu. Gaidīsim, ka tas krāšņums sāk ziedēt pilnā plaukumā, un tiekamies atkal maijā.